Esmu atbraucis uz ļoti skaistu vietu, Raunas Ceples mājas kafejnīcas dienas. Šajā skaistajā vietā. Ļoti sakopts īpašums. Šeit tāds liels skurstenis izieš ārā. Šeit droši vien kādreiz arī tas Ceples bija. Jā, tieši tā tajā vietā tas kamīns ir, ja? Redzat, dūmkūpa. Ļoti sakopts īpašums. 3 tādi dīķi, tāds dambis, vēl viens dīķis, reku vēl viens dambis, tur vēl viens dīķis un lejā ezers. Un šīm skaistajām vietām tāpēc pievērš uzmanību, ka pats tieši nodarbojos ar šo jomu. Jo viss šis ir jāveido ar to tehniku, kas man ir, ar aeratoriem, ekskavatoriem, visādiem līdzināšanas iekārtām, melnzemēm. Un, kad braucu kādos pārbraucienos pa Latviju, tad šīm sakoptajām lauku viensētām vienmēr tādu lielu uzmanību pievēršu. Atskatos. Pat piebremzēju pa ceļam braucot. Tā galdiņu rezervējām mājas kafejnīcas dienās ārā. Tur ir tāda liela nojuma. Iešu arī nofilmēšu. Tur var sēdēt, var arī ārā sēdēt. Un tur ir virtuve. Vecais Raunas Ceples. Keramikas laikam. Un šeit ir ēdienkarte. Bet nu tas ir kaut kas. Jā, tas lielais skurstenis tur ārā. Un es jau pagājušajā gadā aicināju visus apmeklēt šīs mājas kafejnīcas dienas. Ļoti foršs pasākums. Brauciet uz blakus pagastiem, uz blakus novadiem. Forša ideja. Tā, un mums viss ir atnācis. Kas šis bija? Briedzes burgundijas gaumē. Jā, tas man arī ir. Kas tev ir? Karpačio. Zupa. Zivju zupīte. Starterītī, kas tur bija? Šitie ir... Pesto, aknu pastēta ar mājās ceptu maizi. Un tev kas ir? Man ir lasis, maz kūpināts ar kaut kādām mērcēm un redz, kur ir rupmaize ar ķiploka sviestiņu. Tā, un man ir arī tāda pati zupa. Rekur stilbiņš. Ar akmeņiem. Kas to bija? Tas ir piedevs stilbam. Piedevs, šīs piedevs stilbam. Un šeit arī tas briedzes. Nav laiks filmēt, jāķepsē.